pētījums ir zināmā mērā ierobežots. Tajā ierobežotā laikā mēs nevaram visu līdz galam noskaidrot, bet tas, ko mēs darām, mēs liekam puzles gabaliņus vienu pie otras un tā bilde veidojas kopā. Mums ir kaut kāda audze, kas ir, piemēram, 100 gadus augusi kaut kādos apstākļos, un viņi ir pielāgusies vietējiem vēja apstākļiem un pieraduši pie tā, tie koki pieraduši pie tā, kādi ir apkārt kaimiņi, un tad viņi tur savā starpā sadarbojās, lai viens otru pabalstītu spēcīgu vēju gadījumā un visi kopā noturētos. Un ko mēs varam darīt šādu ciršu veikšanu laikā, lai potenciālo šo te palikušo koku sagāšanos pēc iespējas samazinātu? Tas process, kas te ir uzstādīts, mums ir tāda kā virvju vinča, kuru mēs bišķiņ pakustinām to nelaimīgo kastanīti, kuram ir bojājums. Un pakustinot, tajā brīdī mēs mēram, kā viņš šūpojās un kā viņam deformējās koksne. Kuras daļas vairāk, kuras mazāk, varam parādīt vienu no tiem testiem, ar kādu mēs mežā testējam koku noturību dažādās situācijās. Pakustinam, redzam, kas notiek, un mēs varam salīdzināt, vai tad tiešām tik ļoti šis te caurums kokā spēlē kaut kādu lomu tajā, lai viņš būtu nenoturīgāks nekā vizuāli, piemēram, vesels koks. Šobrīd pasaulē ir ļoti laba komunikācija zinātniekiem tieši šajā te vēju un mežu pētījumu lauciņā, un visi viens otru atbalsta līdzīgi kā koki audzē. Viens otru atbalsta ar papildus pētījumiem, ar sadarbībām, un tas ir arī manā pētījumā, ka man ir diezgan daudz šādu te labu kolēģi ārvalstīs, kas palīdz ar labu padomu, palīdz ar tehniku, ar savu klātbūtni, un visu kopā mēs veidojam tādu, to zinātni, to izpratni, ko ielikt tajā kopējā lādītē, tad ar ko cilvēks tālāk varētu dzīvot.